Pusrīgai diezgan varbūt aktuāls jautājums. Varbūt viņi nav aizdomājušies, bet īstenībā es esmu pamanījis to, ka kāršēringos praktiski vienmēr ir benzīna dzinēji, jo viņam tā kā benzīns visu laiku jālai iekšā. Jā. Kāpēc jūs prāt tā ir? Te būs tas, ko mēs stāstījām pirms tam. Parasti kāršēringu izmanto cilvēki, kas ātri kaut kur pārvietojās pa pilsētu. Jā. Tā īsā distancīte ielic hops piedarbina. Ātri. Ar kāršēringu es neesmu redzējis nevienu, kas lēnu brauc īstenībā. Jā. Viņi visi tur kaut kur Īstenībā nevis bembisti trakākie, bet kāršēringa braucēji trakākie. Kāršēringa braucēji un Volvo braucēji. Volvo? Piedodiet, lūdzu, bet jūs... Jūs esat tādi. Manai mammai ir bail pāri Sotakam iespiest ar Volvo. Ne, drīzāk kā Volvo braucēji vispār pārvietojās pa ielām. Dažreiz padomā, vai vispār vajag. Pat viņš tevi laiž uz gājēju pārējais, vai vajag iet, vai labāk viņu palaist. Really? Ar Volvikiem? Nē, es agresīvas pāris esmu redzējusi, bet, Ja tā ieskatās, tad jā, tad Volvo ir tādi, No Bembis tā vismaz var gaidīt, ka viņš tulītās kaut ko. Jā. Bet Volvo ir tādi, kas viņus nevar paredzēt. Bet labi, piedodiet, lūdzu, Volvo īpaši. Jā, mēs esam aizpeldējuši kaut kur.